par planētu parādi no 28. februāra līdz 3. martam. Šajā planētu parādē piedalās 7 planētas, un tās ir Merkurs, Venēra, Mars, Jupiters, Saturns, Urāns un Neptūns. Šīs planētas enerģētiski var ietekmēt ne tikai individuālus cilvēkus, bet arī kolektīvo apziņu un globālos notikumus. Šāds astronomisks fenomens parasti saistās ar spēcīgām pārmaiņām, krīzes punktiem un jauniem sākumiem civilizācijas līmenī. Kāda varētu būt ietekme uz cilvēci kopumā? 1. Sociālās un politiskās pārmaiņas. Šajā laikā var pastiprināties revolūcijas noskaņojums, varas maiņas, sabiedrības kustības un protesti pret novecojušām sistēmām, kā arī negaidīti pavērsieni pasaules politikā. 2. Šāds kosmiskais izvietojums bieži sakrīt ar ekonomiskām krīzēm vai pārmaiņām finanšu pasaulē. Tas var būt kā jauni ekonomiskie modeļi, valūtu vērtības izmaiņas vai arī inovācijas finanšu sektorā. 3. Dabas parādības un klimata svārstības. Spēcīga planētu enerģija var ietekmēt Zemes magnētisko lauku, pastiprinot dabas katastrofas, vulkānu izvirdumus, zemestrīces vai ekstremālus laika apstākļus. 4. Tehnoloģiskais progress un inovācijas, iespējama strauja attīstība zinātnē, īpaši mākslīgā intelekta, kvantu fizikas, kosmosa izpētes un jaunu enerģijas avotu jomā. 5. Garīgā un apziņas evolūcija. Cilvēki kolektīvi var sajust nepieciešamību mainīt domāšanas veidu, vairāk pievērsties ētikai, ilgtspējai un kopīgai attīstībai. Var pieaugt interese par meditāciju, alternatīvo medicīnu un garīgajām praksēm. 6. Informācijas un patiesības atklāšana. Šādos periodos bieži nāk gaismā slēpti fakti, skandāli un sazvērstības teorijas, kas var mainīt sabiedrības uztveri par realitāti. Ko cilvēcei vajadzētu darīt šajā laikā? 1. Būt elastīgiem un atvērtiem pārmaiņām. Vecie modeļi var sabrukt, tāpēc svarīgi ir pielāgoties un nebaidīties no jauna ceļa. 2. Neiekrist panikā vai agresijā, jo ir iespējami konflikti un spriedze, bet ir būtiski saglabāt mieru un apzinātību. 3. Meklēt patiesību un saglabāt kritisko domāšanu. Informācijas plūsma var būt intensīva, tāpēc svarīgi analizēt un neļauties manipulācijām. 4. Fokusēties uz ilgtermiņa mērķiem. Šis var būt labs laiks, lai ieviestu nozīmīgas pārmaiņas gan individuāli, gan kolektīvi. Planētu parāde nes ne tikai hausu, bet arī iespēju iziet uz jaunu attīstības līmeni. Tas ir laiks, kad cilvēks var saskarties ar izaicinājumiem, bet ja izmantos šo enerģiju gudri, tas var kļūt par lielu lēcienu nākotnē. Neliek mita gaismas frekvence. Lai mums visiem labi klājās!